Labrīt, sveici jūs! Ceturtdien mēs turpinām ar vēstuli Ebrejiem 7. nodaļu, šodien 25. pantu. Tādēļ viņš var pilnīgi izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva, jo viņš vienmēr ir dzīvs, lai par tiem iestātos. Kādēļ? Tādēļ, jo tie panti, kas nāk pirms tam, viņam ir nepārējoša priesterība, jo viņš paliek mūžīgi. Un jo viņš paliek mūžīgi, tādēļ viņš var pilnīgi izglābt tos, kas ar viņu nāk pie Dieva, jo viņš vienmēr ir dzīvs, lai par tiem iestātos. Te ir tā brīnišķīgā lieta, kas atšķir kristīgo ticību no visam citam pasaules reliģijām. Viss cits pasaules reliģijas seko kādam cilvēkam, kādai domai, bet cilvēkam, kas ir jau sen miris, Krišna, Buda, Muhameds un visi citi, ko tu vari iedomāties. Viņi ir miruši, viņi līķi ir kapos, satrūdējušies. Jēzus mira, viņu ielika kapā, viņš nepiedzīvoja satrūdēšanos, jo 3. dienā viņš jau bija dzīvs atkal. Dievs viņu augšām cēla, un viņš ir dzīvs mūžīgi mūžam. Viņš bija miris, bet viņš ir dzīvs mūžam. Un tādēļ viņš arī var pilnīgi izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva, jo viņš vienmēr ir dzīvs, lai par tiem iestātos. Tā ir tā brīnišķīgā lieta, mūsu glābšana ir pilnīga Jēzu Kristu. Tā nav pusmērā, tā nav es ceru, ka pēc šīs dzīves es dzīvošu mūžīgi. Nē, ja tu esi Jēzu Kristu, ja tu tic uz viņu, ja tu esi kristīts, tava mūžīgā dzīvība ir nodrošināta. Jo Jēzus ir dzīvs, lai par tevim iestātos. Un arī, ja tu kādreiz krīti grēkā, ja kaut kas notiek un tu nožēlo savus grēkus, viņš vienmēr tev piedod. Velns nāk pie Dieva un mēģina teikt, Kalvins nevar būt. Viņam nav vieta debesu valstībā, jo viņš ir darījis to, un Jēzus par maniem iestājās, un viņš saka, nē, es par viņu esmu miris, manas asins samaksāja viņa grēku parādu. Un tā tas darbojās katram no mums, katram no jums. Jēzus ir dzīvs, lai par mums iestātos. Viņš ir mūsu pusē. Viņš ir mūsu labais gans, viņš ir mūsu pestītājs, viņš ir mūsu dzīvais kungs. Mēs nepielūdzam kādu, kas ir miris. Mēs nepielūdzam kādu ideju vai filozofiju vai koka gabalu vai izgriezumu vai ikonu. Nē, mēs pielūdzam dzīvo kungu, dzīvo labo ganu, kas ir mums visu laiku, kas ir sacījis, es nemūžam jūs neatstāšu. Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam, kas saka, nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, es esmu tavs Dievs, es tevi stiprinu, es tevi uzturu savu taisnības labo roku. Ja es izliekos priecīgs, tas ir, jo es esmu, jo man nav nekas labāks, kā runāt par dzīvo kungu, par mūsu pestītāju, mūsu labo ganu, mūsu augsto priesteri, kungu Jēzu Kristu, kas ir priesteris mūžīgi pēc Melhizedeka kārtas. Dārgais un mīļais debes tēvs, tik iepriecinoši tavu vārdu, tik labi ir šī vēsts, tik daudz par ko tev pateikties. Paldies, ka tu mūs tik ļoti esi mīlējis. Paldies, kungs Jēzu, ka tu nepaliki kapā, bet ka tēvs tevi augšām cēla, un tu esi dzīvs mūžam. Tu esi dzīvs, lai iestātos par mums. Paldies, ka tu mūs aizstāv, tu mūs pacēli tēvu priekšā, kad mūsu vārdi ir ierakstīti tavā mūžības grāmatā. Paldies par to. Dārgais un mīļais, kungs Jēzu, mēs nu jaunu sevi nododam tavās rokās, kā dzīvu, svētu, tev patīkamu upuri. Tā ir mūsu garīgā kalpošana. Palīdz mums netapt šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērsties, atjaunoties savā garā, lai pareizi saprast, kas ir tava griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Sākot šo dienu, mēs lūdzam, kungs, lai tu ņem mūs pie rokas, lai tu mūs vadi, rādi mums savu ceļu, māci mums, kungs, tavu vārdu, palīdz mums dzīvot pēc tā un paklausīt tev. Mēs, kungs, aizlūdzam par mūsu zemi, par mūsu vadību. Mēs lūdzam, kungs, dod viņam gudrību, palīdz šajos grūtos un sarežģītos laikos. Aizlūdzam, kungs, par šo pasauli un pasaules vadītājiem. Mēs lūdzam, kungs, tiem, kas ir godīgi, stiprina, kas ir negodīgi un ļauni, izņem ārā. Mīļais debes tēvs, pasarg mūs no ļauna, pasarg mūsu zemi, pasarg mūsu tautu, pasarg Latviju. Mīļais debes tēvs, visu nododam tev, aizlūdzam par Ukrainu, kungs, apžēlojies. Aizlūdzam atkal, kungs, kur plosās citi nemieri. Mēs lūdzam, kungs, pēc miera. Mēs lūdzam pēc saprāta. Mēs aizlūdzam par tiem, kas ir cietuši, kas cieš, kas ir bez mājām, kas ir, kungs, bez cerības. Mīļais debes tēvs, piestājies klāt pie slimājiem, uzliec savu dziedinošo roku, stiprin, palīdz, mierin. Mīļais debes tēvs, mēs visu nododam tev. Un mēs lūdzam, kungs, palīdz mums būt paklausīgiem tev un paklausīgiem tavam vārdam.
Paldies, ka šajā nedrošā pasaulē ir kaut kas ir drošs, un tas ir tavs vārds. Kungs, mēs satvērām to ar visu sirdi, prātu un dvēseli, mēs mīlam tevi, un mēs mīlam tavu vārdu. Un mēs aizlūdzām, mīļais debes tēvs, par tam dvēselēm, kas tev vēl nemīl, kas tev nepazīst. Kungs, atdar viņa acis, atdar viņas sirds. Mēs nododam visu tev. Un tagad mēs kopā lūdzam mūsu tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds. Lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies ar Dieva palīgu, es ceru, ka tas būs atkal rītdien.